Atbild uz 3 jautājumiem pareizi, laimēs 100 eiro. Šodien kopā ar 2ID Betings iesim ielās, uzdosim cilvēkiem 3 jautājumus. Ja viņi atbildēs pareizi, viņi laimēs naudu. Let's go! Cik futbolā ir spēlētāji katrā komandā? Vismaz 4. Nu, es teiktu kādu 5. Diemžēl 11. Teikšu 6, ieskaitot vārdsargu. 11. Cik spēlētāji ir laukumā futbolā katrā komandā? 16. 11. Nu, 11. Man nav ne mazākā nojās. 12. Gandrīz 11. 11. Nu, tik tuvu. Tas bija labs. How many players there are in each team in soccer? 13. No, it's 11, bro. Sorry. Next time. Cik futbolā laukumā ir spēlētāji, ieskaitot vārdsargu katrā komandā? Ak, dieniņās. Vispār nav nejauši. Kaut kādi. Katrā komandā. Toliņās. Es zinu, ka es nepūšu pareizi atbildi, bet man liekas, ka... Katrā? Katrā. Ar vārdsargu vai bez vārdsargu? Ar vārdsargu. 6. 11. Tā bija otra variants. Cik futbolā ir spēlētāji katrā komandā? 11. Yes, pareizi. Tagad ir jānosauc viens futbolists no Latvijas izlases, kas šobrīd spēlē futbolu Latvijas izlasē. Latvijas izlasē šobrīd spēlē. Jā. Jānis Petersons. Jānis Petersons. Diemžēl Jānis Petersons nav. Es sapratu, ka pa futbolu bija pārāk sarežģīti, tāpēc jautāšu par hokeju. Cik hokejisti laukumā ir katrā komandā, ieskaitot vārdsargu? 20. Cik hokeja komandā, vienā komandā uz laukumu ir spēlētāji? 5 laukuma vārdsargs. Pareizi. Otrs jautājums. Vai varat nosaukt kādu Latvijā pazīstamu hokejistu? Laužs Dārziņš. Ok, ir. Un trešais jautājums. Kā sauc Kristapa Porziņa draudzeni? Laura Vīsla. 100 eiro jūsēji. Nopietni? Jā, lūdzu. Paldies. Paldies jums. Priecīgs Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu. Priecīgs lieldienas. Okay, šis bija random. Es vienkārši satiku uz ielas Filipi un man nāksies arī viņam pajautāt šos jautājumus. Tas būs godīgi, ja viņš laimēs 100 eiro. Es pat nezinu. Ka būs godīgi. Mēs nesanāk, ka būs šeit. Es dzīvo tur, man ofisē šeit, tu esi pa vidu vēc. Dievis man ieliek šeit tagad un man vajag to 100 eiro. Ok, let's do it. Kurā gadā Latvija uzvarēja Eiropas čempionātā basketbolā? O, man nebija futbola? Nē, šoreiz pa basketbolu. Veci, paga, par kurā gadu? Kurā gadā Latvija uzvarēja Eiropas čempionātā basketbolā? Latvija nekā neuzvarēja. Nepareizi. Nepareizi. Kurā gadā Latvija uzvarēja Eiropas čempionātu basketbolā? 1935. Yes, pareizi! Otrais jautājums būs tā. Latvijas šovbiznesa zvaigzne Filipe ieradās Latvijā, lai nodarbotos ar kādu sporta veidu? Futbolu. Yes! Ir, otrais ir, trešais jāatbild un tad tu laimē 100 eiro. Kāds bija video spēļu varoņa vārds, kura kostīmā Mairis Briedz apmeklēja cīņu šā gada sākumā? Super Mario. Yes! Tu laimē 100 eiro! Man vēl paliks 100 eiro, tāpēc tos izlozēšu savā Instagramā un TikTokā. Raksti komentārā atbildi uz jautājumu, kurš no mūsu 3x3 zelta medaļniekiem basketbolā iemeta pēdējo izšķirošo metienu. 50 eiro aiziet Instagramā, 50 TikTokā, izlos pēc 10 dienām. Tiegās! Paldies vēlreiz 2ID Sports! Droši piesakojiet viņiem te zemāk, kā arī, jo veicat sporta likmes, pievienoties viņu prognožu Telegram grupai 2ID Betting. Visi linki aprakstā līdz nākamajai reizei.